Gulbenes Alūksnes Bānītis ir vienīgais dzelzceļš Latvijā, kurš atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminieku. Unikālais šaursliežu dzelzceļa posms saglabājas no 19. līdz 20. gadsimta būvētās dzelzceļa līnijas. Tāpat Bānītis ir vienīgais šaursliežu dzelzceļš, kas Latvijā tiek izmantots kā sabiedriskais transporta līdzeklis. Pa to regulāri notiek pasažieru pārvadājumi starp divu rajonu centriem – Alūksnes un Gulbenes pilsētām, taču pēdējo gadu laikā Bānītis saņems nepietiekamu novērtējumu un finansējumu, lai īstenot daudzas nozīmīgas lietas. Ja mūs salīdzina ar Latvijas dzelzceļu, kad tas ir mazais brālis, jā, tad līdz ar to, ja salīdzina vecuma ziņā, ka Bānītim ir 110 un Latvijas dzelzceļam nav tik daudz gadu, jā, tad vēl jautājums, kurš šitas vecākais brālis, jā. Bet, jebkurā gadījumā šausliežu tehnika, viņa faktiski attīstījās vēl pirms placliežu, jā, teiksim. Tad, protams, kad placliežu ceļš ieņēma savu vietu, tad arī tas šausliežu tehnika ar vien mazāk palika, un šis 33 km posms ir pēdējais Baltijā, faktiski, kur ir ikdienas pārvadājumi. Aizvadītajā nedēļā uzņēmumā Gulbenes Alūksnes Bānītis viesojas Latvijas Republikas satiksmes ministrs, kā arī citi pārstāvji no ministrijas un Saeimes, lai kopā ar Gulbenes pašvaldības vadītāju diskutētu par Gulbenes Alūksnes šaursliežu dzelzceļa attīstības ilgtermiņa perspektīvām un reālo situāciju. Mēs kopā mēģinām saprast, kas ir tās aktualitātes, ko mēs varētu līdzēt, lai tā dzīve šeit kļūst ar vien labāka laikam ejot. Un tas pirmais un galvenais secinājums, ko mēs izdarām, ir tāds, ka Bānītim ir ārkārtīgi tomēr liela nozīme tajā vietējā dzīvē, jo no vienas puses tas ir nodrošināt gan turisma mērķu, turistiem mērķi, ko šeit braukt apskatīt, gan arī tāpat laikā arī cilvēkiem vienkārši pārvietoties kā sabiedriskais transports. Plānots, ka 2013. gadā Bānītim tiks saglabāta valsts piešķirto zaudējumu kompensācija par veiktajiem regulāriem pasažieru pārvadājumiem. Tuvākajā laikā atrodot iespējas finansiāli atbalstīt unikālā šaursliežu dzelzceļa kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Tāpat ir uzstādīts mērķis savienot Gulbenes Alūksnes Bānīšu dzelzceļa līniju ar Rīgas vilcienu, lai nodrošinātu studentu plūsmu piekdienu vakaros un pirmdienu rītos, kā arī tiks atjaunoti Bānīšu brīvdienu reisi. Noteikti būs jādara viss, lai tad atjaunotu Rīga-Gulbene normālu vilcienu satiksmi, un arī no tā tikai Bānītis iegūt. Vēl jau vairāk mūsu valdības gan deklarācijā, gan arī transporta attīstības koncepcijā ierakstīts, ka pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu tas ir mugurkauls. Ja? Un, protams, labāka koordinācija un sinhronizācija starp vilcienu satiksmi un autobusu satiksmi. Tas noteikti mums jādara perspektīvā. Gulbenes Alūksnes Bānīšu reisu palielināšana 2013. gadā, kā arī reisa Gulbene-Rīga maršruta atjaunošana sniegs būtiski ieguldījumi ne tikai reģiona attīstībā, bet arī nodrošinās vietēju iedzīvotāju mobilitāti un palielinās turismu plūsmu Gulbenē. Gulbenes Alūksnes Bānītis ir tā kā dzīves muzejs. Mēs gribam attīstīt gan vagonus, gan lokomotīves, vairāk restaurēt līdz galam tvaika lokomotīvi, saglabāt šo pārvadājumu ikdienā, paplašināt piedāvājumu turismam, apmeklētājiem, klientiem. Un ir ļoti nozīmīgs ministrijas izpratne un atbalsts, jo Bānītis neapšaubāmi nevar ar savu finansējumu vien izdzīvot. Šobrīd Bānītis ikdienā kursē, mērojot 33 km attālumu starp gala stacijām Alūksnē un Gulbenē, ceļu veicot pusotras stundas laikā un piestājot 9 pieturas punktos. Nozīmīgākie no tiem Kalnienā, Stāmerienē, Papardē, Umērniekos un Alūksnē.